Kas rada? Mēs radām ideju par ģimeni vai ģimene rada ideju par mums? Ģimene rada ideju par mums, kā tas sanāk. Bet, principā, ideja par mums nerada ne ģimene, ne mēs paši. Ideja par mums tiek iedēstīta brīdī, kad notiek dzimuma akts. Ot tas rada tā ideja, nu, cik es izprotu un zinu arī no tām visiem tiem okultismu tematiem un vispārējo, ja, tad ideja par mums, viņa rodās nāk no augšas. Jā, un es izšķiru, ir divas dzimtas, ir zemes dzimta un ir debesu dzimta. Ja zemes dzimta rada mūsu fiziskos veidolus un te visu enerģiju un vispārējo, tad debesu dzimta rada ideju par mums. Nu, debesu dzimta ir tā sēkla, dod sēklu, un sēkla nāk tiek iedēstīta šeit zemē, un no zemes izaugam mēs. Tātad ideju par tevi kā par cilvēku, vispār, nu, par būtni, ja, tie atnāk nevis no zemes, nevis tur no vēl kaut kurienes, viņa atnāk no turienes, caur kurien viņa atnāk caur vīrieti, kurš dēsta sēklu sievietē. Vīrietis iedēsta ideju par to, ko es tagad uztaisīju, ko es iesēju tagad šī zemē. Ja, un kam ir jāizaug no turienes. Līdz ar to vīrietis, tad mēs runājam, kāpēc dzimta vienmēr turpins pa vīriešu līniju, tāpēc, ka tikai vīrietis zina un atbild par to, ko viņš ir iestādījis. Ja, viņš ir tas dārznieks, kas to zemi it kā uzrušināja, ja, iestādīja, un tad piedzima, ja, kaut kas. Kas piedzima? Nu, sieviete kā zeme, viņi var apmēram nojaust, ka tur ir kaut kādas kvalitātes šai te būtnei, kas ir nākusi šī pasaulē. Bet ar kādu mērķi viņi ir nākusi, to zina vīrietis. Tieši tāpēc tikai vīrieši ir tie, kas audzina bērnus, kam būtu jāaudzina bērnus. Jo viņi zina, ko viņi ir iestādījuši, tad viņi zina, kam ir jāiznāk no tā. Tad viņš tur apkop, tur parāda, tagad tu audz pa labi, pa kreisi, ja, tev tagad tas ir jāizdara, tev šitas jāsaprot, tas jāiemācās un tā tālāk. Nu, es runāju par ideālo variantu, kā tam vajadzētu būt, ja, bet šodien sabiedrībā reti, kurš vīrietis vispār aizdomājas, ko viņš dara dzimuma akta laikā.